Personiskie stāsti ir tie iedarbīgākie, un Baiba jau minēja savu draudzeni, un man 23 gadus atpakaļ bija liktenis dāvājis to laimi sagaidīt savu vidējo dēlu, un manai draudzenei Annai pēc ilgiem mēģinājumiem tikt pie bērniņa arī bija izdevies sagaidīt savu pirmdzimto puiku. Un mēs gatavojāmies kopīgām kristībām, un īsi pirms tām kristībām Anna teica, bet nav labi, viņai ir bumbulis krūtī. Tas vairs nebija bumbulis, tas bija kaut kas ļoti, ļoti liels. Un mēs nokristījām tos puikas, un Anna ļoti smagi cīnījās vēl 2 gadus, bet pēc 2 gadiem vienā rītā man šķita obligāti jāpiezvan. Es piezvanīju viņai uz mājām un atbildēja mamma un teica, Anna ir nomirusi šonakt. Un viņa nepieredzēja, kā tas ilgi gaidītais puisīts izaug, viņa nepieredzēja, kā viņš iet skolā. Un tas ir tieši tik ļoti sarežģīti un tieši tik vienkārši, ka tas nav jau pat par to sievieti tikai. Ja mēs nemākam mīlēt sevi, ja mēs esam ceļā uz to, ka mēs mīlam sevi, tad mēs varbūt varam izmantot kā tādu pamudinājumu domas par saviem tuvajiem. Domas par tiem, kas mūsu nemīlēšanas sevis dēļ, mūsu neuzmanības pret sevi dēļ, aizņemtības šķietamās dēļ, var palikt bez mums. Un tas viņiem ļoti, ļoti sāp. Manuprāt, šis ir viens no ļoti tādiem nozīmīgiem motīviem, kas varētu strādāt, lai izmantotu iespējas, noziedotu to stundu, drusciņu paciestu tās nērtības un sāpes, bet pārbaudītu sevi un būtu droši, vai ja nu reiz tā slimība ir, tad dotos pie profesora Eglīša vai cita profesora un iegūtu palīdzību. Un tiesa, onkoloģijas plāns beidzās šogad, un tiesa, man šķiet pareizi nākamo rakstīt visiem iesaistītajiem kopā, jo, diemžēl, ne tikai naudas trūkums ir tas, kas mūs vēl patur pusceļā līdz raitai, sakārtotai un galvenais pacientiem saprotamai un draudzīgai veselības aprūpei. Ir virkne sīku un mazāk un lielu organizatorisku lietu, ir cilvēciskas attiecības pa vidu, kas to sistēmu padara sarežģītāku, ne tikai naudas trūkums. Un es ļoti ceru, ka ar šīs domnīcas palīdzību, kurā tad mēs mēģinātu iziet šo ceļu, slimības ceļu pacienta acīm, ka tas nesīs rezultātu un mēs varēsim jums nākamā gada līdz vasarai noprezentēt skaidru, loģisku, saprotamu nākamo 3 gadu rīcības plānu, kur katrs varēs saredzēt sevi un būs skaidrība, ka tā palīdzība ir iespējama laikus un labākajā kvalitātē. Un liels paldies šīs izglītojošās sērijas, es pat nelietotu vārdu akcija, jo akcija te ir, te nav, bet šīs izglītošanas programmas, šīs motivācijas programmas organizētājām, visām sievietēm un meitenēm, kuras savā brīvā laikā strādā to, lai citas Latvijas sievietes un meitenes būtu iespējami veselas un laimīgas. Paldies!